Daži varbūt redzēja mūsu pirmo projektu, mēs izveidojam nelielu hokeja stimulātoru un tagad mēs taisīsim kaut ko līdzīgu. Vēlreiz, bet gan jau, ka viņš iznāks mazliet citādāks un tad mēs redzēsim, vai labāk vai sliktāk, vai tā pieredze kaut ko deva. Tā. Pirmais, lai izveidot labu spēli, mums ir 3 svarīgi elementi. Dizains, tas ir, kas tur notiks, kā viņi būs balansēti un tā tālāk. Programmēšana, kas ir tā visa loģika izstāstīt tā, lai datori saprot, kas tur notiek. Un vizuālā māksla, tie ir tie grafiski elementi. Un, protams, ir vēl, bet pēc manām domām tie ir tie 3 svarīgākie, lai mums sanāktu laba spēle. Ok, ļoti labi. Tātad, pirmais ir, visa šī spēļu veidošana pamatā notiek spēļu dziņos. Tas ir atsevišķs rīks, kurā tiek salikti kopā visi izveidoti elementi, kods, māksla, skaņa, viss pārējais. Viņi tiek izvietoti un tās interakcijas starp viņiem savā ziņā definē tas dziņas. Daži no populārākajiem ir Unities, ar ko mēs šodien strādāsim, Unreal Engines, kas arī ir ļoti liels un ļoti spēcīgs, GameMakers, kas ir ļoti labi priekš divdimensionāliem projektiem, un arī Godot, kas ir atvērtā koda, ka jebkurš var uzlabot to dziņi vai paturpināt viņu un padarīt labāku. Tātad, iepazīsimies ar mūsu dziņi. Tā. Šis ir mūsu dziņas, tas ir Unities. Šeit mums sēž visi mūsu elementi. Te mums būs kods, te mums būs mūsu attēli. Un tā ir mūsu aina. Tas ir tas, kur notiek darbība. Tātad, nākamais ir... Un tagad es šajā ainā ievietošu kādu jaunu objektu. Ko tad? Kādu bumbu? Tas ir Jānim. Es sākšu ar bumbu manā pusē. Kādu bumbu? Kādu futbola bumbu varbūt? Ok, uztaisīšu. Mēs taisam futbolu tagad? Tagad taisam futbolu. Tagad mēs taisam futbolu. Ok. Hokej netaisam futbols. Tā, ok. Otrajā reizē mums būs futbols. Es uztaisīšu futbolu bumbu. Nē, taisam futbolu. Man patīk futbols. Ok. Tad īsumā. Lai mums būs futbols. Tā, un tad mums būs jāizdomā, kā viņš atšķirsies no hokej. Bet ok. Viņš neatšķirsies. Ok, īsumā es izveidoju elementu. Šobrīd, ja mēs palaišam, šeit ir 2 skati. Veidošanas skats. Vienkārši tā kā gatavi, jau bildīt. Un spēlēšanas skats. Un ja es tagad viņu palaišu, mums nekas daudz nenotiek. Un tad es viņam pielieku dažādus elementus, lai mūsu potenciālā bumbiņa Es tik labi neuzzīmēšu. Reaģētu ar vidi. Un attiecīgi mums ir bumbiņi, kas krīt. Ļoti labi. Mums vajag 5. Tagad izveidošu laukuma malas. Futbola bumba, es domāju, kaut kā šādi izskatīs. Baigais saldais uzvilks sarkanu brillītes. Es domāju, sanāca labi. Šitā būs mūsu futbola. Es uztaisīšu tā, lai labāk viņu var redzēt. Uzlikšu. Es nemāku labāk zīmēt. Es māku skolā negāju. Nekas. Paldies. Jā, vai ne? Es piekrītu. Tā. Mēs šoreiz taisam. Ok, tikmēr esmu izveidojis laukumu. Nē, jums nav jāklusē, jūs varat runāt. Jep. Tātad, mēs tagad, te mums ir dažādi elementi, mēs viņiem pievienojam dažādas komponentes, kas ļauj viņiem veikt noteiktas darbības. Piemēram, mums ir sadursmes, vai mums ir iespēja, rēģēt ar fiziku. Perfekt, Jāni. Es esmu. Tas ir, jā, ideāli. Es labāk zīmē. Paldies, to saka. Ok, tātad, nākamais taisīšu spēlētāju. Tagad es viņu eksportēšu, vai? Es parādīšu. Tad uztaisīs jaunu mapu, ne? Jā. Lai apakšmapu tēsošu. Jā, uztaisīšu.
Tūlīt tās es eksportēšu Jāzepam futbola bumbu, tad viņam spēlē jau parādīsies futbola bumba. Jep. Jā, es starp citu zīmēju vektoru grafikā. Tas ir tur bišķiņ matemātikai apakšā, ko es nezinu, bet programma manā Es vietās. matemātiku zinu. Super, ideāli. Vai tu zini, kas ir vektors? Zinu rezināšanu. Vektors ir līnijas starp diviem punktiem. Nā, vienkārši mēs Jā, otrajā ir. klasē tikai Tev to mācīs vidusskolā, kad tu iesi, bet šeit 6. klasē vai pat varbūt 7. klasē jūs iesiet. Tad jums tā kā mācīs par vektoriem arī. Un arī O, pīle. jā, tātad iepriekšējā spēle bija. Urā, pīle. Tā. Labāk pīle. Tā. Varbūt nevajadzēja bumbā, vajadzēja Zirni. Varam zirni arī uztaisīt. Tagad ko? Mums būs zirņi? Mēs uztaisīsim sākumā bumbu, un pēc tam, ja mums būs laiks, uztaisīsim arī zirni. Labi? Sīks. Futbolisti. Vai jūs nekā spēlējāt futbolu kaut kur pagalmā, vai jūs ejat kā futbola pulciņā varbūt? Tikai pagalmā? Man gribētās es tikai keramikas pulciņā. Mums ir keramikas pulciņš. Es nezinu, kur tas ir. Vecajā skola. Kur ir vecā skola? Altas vidus. Pāri dzelzceļam? Altas vidusskola. Vismazākā. Pār tiltiņam. Tā ir kāpēc vecā skola? Jums bija tā kā jauna, tā kā cita skola jauna ir? Altas vidusskola. Tā skola, kurā mēs mācāmies, viņi ir jaunāki. Jā, kā izskatās futbolists? Futbolists. Vai šitā te rokas, kājas un... Tā. Tā izskatās futbolists, labi. Es varētu tevi uzzīmēt. Jā, reku arī esi tu. Tas ir Messi? Tas ir Messi, jā. Jūs labāk zini. Labi, es centīšos uzzīmēt kaut ko līdzīgu. Kaut kur Ronaldo. Tad mēs varbūt darām tā. Varbūt mēs spēlējam Messi pret Ronaldo komandu. Okay. Messi versus Ronaldo. Es ielikšu, es varu tā kā apskatīties, kā viņi izskatās. Ja es vēlāk izmantošu. Pagad, tu mēģinās, ok. Jā, nu Messi pret Ronaldo, un reku Ronaldo izskatās šādi. Ronaldo arī citās maikās ir. Nu, es uzzīmēšu šitās, tāpēc, ka viņas ir labi. Viņa, lai var atšķirt komandu, viena būs sarkana komanda, viena zila komanda. Viena zaļa sarkana. Nu, zaļa sarkana, jā. Es mēģināšu uzzīmēt. Tā, kuru man pirmo mēģināt uztaisīt? Reku, tad 3 cilvēki saka Messi. Es nezinu. Es nezinu, es futbolu nezinu. Es arī hokeju nezinu. Tā, un reku, uztaisīsim, reku, mēs krāsu dabūsim. Jūs zini kā, jūs varēsiet uzspēlēt spēli, ko mēs uztaisam. Un tad mēs uzzināsim. Tad mēs uzzināsim. Jūs varēsiet spēlēt, un tad mēs uzzināsim, kurš ir labāks. Tā, viņam ir tāds sarkans līnijas. Nu, mēs reku Jāzeps taisa kontrolas. Jūs varat teikt Jāzepam, kādas kontrolas taisīt. Ok, nu tātad šobrīd mums ir, es varu kontrolēt šo kubu. Tas būs diezgan līdzīgi. Tad zinu. Bet tā 1 pret 1. Jūs gribat 1 pret 1? Jā. Ok, tad zin kā mēs uztaisīsim, ka ir vārdsargs un ir 1 pret 1 un vēl vārdsargs, ja? Jā. Ok. Varbūt paaicināt 3. 3? Nu mums iepriekšējā bija 3 pret 3. Un tad mums būs jāizdomā vispārējie spēlētāji. 6 pret 2 pret 2. Varam 2 pret 2? Tāpat tas būs 2 pret 2 jau būs Kā tu, jūs 2 pret Man patīk šitā diskusija. Ok, labi, tad, ok, tā. Es ir daudz līniju. Ronaldo tur tikai 4 pret 5. Jūs gribat tā, ka var 4 cilvēki spēlēt vienlaicīgi? Jā. Ok. Tā varēsi? Jā, Labi. tas ir, Messi. mums būs grūti salikt tās rokas. Būs tā, ka būs viena komanda, būs Messi un viena būs Ronaldo komanda. Es gribu Ronaldo un Messi. Jā, bet kas būs otrs spēlētājs tajā komandā? Es būs 2 Ronaldo? Jūs 2, jo jūs 2 krasnus sēdējam. Un mēs 2, jo mēs 2 sēdam. Mēs čumēsim. Forši.
Ok, labi, īsumā mums ir spēlētāji. Es pamēģināšu uztaisīt tagad 4 spēlētājus, tā kā jūs ieteicāt. Paldies. Jā, vektora grafikā viss notiek. Mēs zīmējam ar formām. Jā, es palikšu apakšā. Lielākām tu gribi? Es domāju, mēs taisīsim reku iepriekš, mēs uztaisījām. Jā, viņi reku iepriekš hokeisti bija šādi. Jā, mēs taisīsim kaut ko līdzīgu, labi? Jā, un tad mēs pēc tam, ja mums pietiks laiks, mēs varēsim izmainīt arī. Varbūt Messi bez matiem? Messi bez matiem. Messi bez matiem. Viņam parasti ir mati. Messi. Ar matiem. Mēs gribam, lai viņš šitā spēr vai ne ar kāju. Tu esi animācija, neesi? Jā, animācija gribu, lai es uztaisītu. Man liekas, ka tu esi animācija. Es varu uztaisīt arī, plus 2 spraitus tā, jā. Tā, uztaisīsim tagad galvu beidzot. Kurš krējums? Messi krējums? Jā, es nezināju. Mēs paņemsim Messi ādas krāsu. Kur ir Messi ādas krāsu? Kur no deguna paņemsim Messi ādas krāsu. Ok, tu mēģini taisīt tādu realistisku Messi. Nu, jā, cik nu realistiski. Tā, lai tas ir Messi. Ok. Messi! Ronaldo! Nu. Nekrietni. Jūs varēsiet pēc tam spēlēt spēli un pēc tam pierādīt viens otram. Tā, rocītes es netaisīšu ar futbolu spēlēt kājā. Tā. Ok. Jā, tā viņam tie mati tādi čitādi. Messi, tu vienkārši var uzsākt šos būgus. Rafīgi mēs divi Messi kopā. Messi. Uztaisa 3 Messi pret 1 Ronaldo. Davai. Tā būs labāk. 3 Messi. Jā. Kāpēc 3 ir to Jā, tas izskatās. Vai viņam kaut kas pieturams? Vai viņam kaut kas pieturams? Izskatās. Tas ir Messi? Tas ir Messi. Viņam ir bārdu parasti. Bārdu vajag? Pastāst, viņam parasti bārdu. Viņam ir bārdu, vai ne? Messi jau ir 3. Redzi? Viņam tas Nu uztaisīsim viņam rīžu bārdu. Acis arī. Vajag acis? Te mums bija. Nu labi, tev taisnība, jā. Labi, uztaisīsim mēs bārdu. Bārdu mēs uztaisīsim vienkārši tādu kvadrātu. Uztaisīsim apakšā. Uztaisīsim viņam tāds rīšs. Jā. Tā, mums vajag acīt uztaisīt. Kāds līderis Messi? Jā. Kāds Messi ir? Kāds? Būs līderis Messi, tā kā Rīzinu Messi. Melnas? Tiešām es skatos brūnas. Nu, melnas brūnas kaut kas tāds. Mesijiem brūnāts. Jā, rekur brūna acis Messi. Jo, zini Messi. Jā. Ronaldo. Labi, rekur tad. Jā. Ok. Un šie 4 spēlētājiem to Messi. Varbūt taisa 2 to vēl. Kas? Varbūt taisa to. Es jau uztaisīju 4. Tu jau uztaisīji 4 spēlētājus? Jā. Nu, es nezinu, tev vajag uztaisīt. Pagad, man iedeva kaut kāds vārds, vai ko tu man iedeva? Tu man bumbu iedeva, jā? Jā, es tā bumbu tikai iedevu. Es tikai vienu Messi. Es uztaisīšu 4. 48 pret 48. Tas ir... Kā jūs, tur nav tik daudz pogas datoram, jūs viņu nevarēsiet kontrolēt. Bet tur ir 2 datori. Nu. Neviens. Tāpat nepietiek. Vau! Nu tur ir planšete, jā, man ir dators, tur ir planšete. Nu. Pamēģinies. Labi, sākumā dabūsim 4, ok? Jā, 4. Uztaisīsim 4. Vai 4 pret? Bet kā jūs atšķirīgi? Man tikai vajag atšķirīgus Messi taisīt. Nu kā, tev vajag 2 dažādas Messi? Es uztaisīšu katram Messi savādāku matu krāsu, būs labi. Kādu šito taisīt? Zaļā! Zaļā taisam? Labi, zaļā. Reku vienam būs zaļā. Bārda arī zaļa? Bārda sarkanā. Nu, man jau baigi patīk. Bārda. Būs labi? Sarkanā bārda. Super. Šie būs Messi. Pēc tam violetā krāsā. Būs labi šitās. Pēc tam violetā krāsā un rozā. Nē, šitā labāk. Šitam vajag rokas, ja jūs sargā rokām. Futbolu ar rokām nespēlē. Nē, vācāri. Vārds. Sponsors. Jā, es saku. Jā, sākumā es uzzīmēšu spēlētājus, Vienu, un divu. tad mēs tiksim pie vārdu sargi. Jā. Pareizi.
man liekas, ka ir triple A. Tā. Ka tas šādā var būt no aizmugurā. Ir, būs aizmugurā. A kāpēc ēna sekos visi? Nu, tā ēna nesako ārā. Seko. Jo tur, kur spēlē, ēnas nav. Ir gan spēlēt futbolu. Ir gan. Tā, tad, kad jūs spēlējat futbolu, tā ēnas nav? Man ir. Vai es nezināju? Jā, arī nav. Ir gan, ja spēlē futbolu, tad tev ēna ir. Nav. Ir gan. Ej, man baloni. Tā, labi, es tev eksportēšu Messi ārā. Aha, tas tu turēši ielikt spēlēm uz Messi. Jā. Tā. Liela. Mēs paņemsim Bulgāriju. Eksport. Es skatos šitie pasēdē. Messi. Varbūt viņi būs baigi lielai, to vajadzēs samazināt. Tas nekas nedara. Man vajadzēja savādāk. Nu, tas nekas. Tā. 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 Ieliksim, lai Jāzeps var ielikt iekšā Messi. Ja tam vajadzēs vienīgi resēzot pašu, man baigi lielai dot. Jā, sure. Jā. Tā mums tad ir Messi, un tad mēs zīmēsim beidzot arī Ronaldo. Zinājāt, ka Messi un Ronaldo ir, viņi tā kā kloni gan drīz vai ir, tāpēc vienkārši nokopēšu Messi. Tad mēs paņemsim, mēs Messi apgriezīsim otrādā, un tagad viņš būs Ronaldo. Nu, pāgi, nu tur vajag vismaz krāsas pamaini formai. Mēs arī tā. Noņem bārdu un pamaini krāsas formai, un tad būs Messi. Fūra, tad būs Ronaldo. Jā, mēs tā paņemsim, viņam bišķiņ savādāk kāds krāsas ir, vai ne? Krāsas vajag savādāk par Jā. Tā, tas ir Ronaldo, līdz skatās. Nē, mēs uzliksim formu, taču vajag uztaisīt, vai ne? Jā, uztaisīšu. Tā. Vajadzētu. 7. Kāds ir Messi? Es te neredzu, kāds ir 20. Ronaldo vajag 7. Nē, labi, kāds ir Messi 20? Liekas, Messi mainās. Viņš mainās, nu kā Messi kā nevajag, jā. Labi, Ronaldo uzliksim 7. Ronaldo. Labi. Ronaldo uzlikt viens. Tā. Kādā krāsā kurpes būs Ronaldo? Sarkana. Sarkanas viņam ir. Nē, tas ir Messi. Jā. Es taču nemālu. Okei. Tad 7. Jā, tūlīt būs, tūlīt viss būs. Tā. Sākumā mēs uztaisīsim tādu krāsu. Un tagad mēs uztaisīsim, uztaisīsim viņam tagad, jā, zaļo arī. Super. Mēs pagriezīsim arī tā kā šādi. Tur man ir. To mēs nespēsim sataisīt. Būs visi 4 uz 1 šoreiz. Jā, daudzspēlētāju spēles, kas ir šausmīgi grūti uztaisīt. Tāpēc viņas vienmēr lago. Bišķi zemāk vajag. Zamāk vajag? To zaļu krāsu. Zaļo krāsu. Zaļo krāsu zamāk šādi, ja? Tā kā šādi, ja? Jā, šitā. Šitā kaut kā. Jā, šitā. Tā mums vajag dzeltenu 7. Tā. Uzrakstīsim 7 sākumā. Kur man palika? Ko neredzu? Kāpēc neko neredzu? Interesanti. Kāpēc man negrib rakstīt? Te, iezīmējam. 7. Vienkārši. Vienkārši izdarīšu. Nezinu, kāpēc programma man negrib klausīt. Programma negrib rakstīt. Es arī skolā dažreiz negribēju rakstīt. Kas tas? Tas ir hokejs. Mēs taisījām aucis par dobeli. Tā. 7.
Ok. Tas nav 7, ka celtam, bet tas ir oranžs. Daudz, kas 3 sāršies 7. Mazāk. Labi, uztaisīsim mazāk. Viņi tā kā taisīja, taisni vai? Jūs aizmugur neredzēsiet. Normāli, ben jau tā. Šādi? Otrā pusē. Šādi? Tomēr taisni gribās. Labi, uztaisīsim taisni. Un daļās krācās Šādi? Mikses arī 7 mazāk. Uz fiksēm arī vai? Labi. Vēl mazākās. Sajūt, ka mēs pie Ronaldo vairāk laika paliekam. Viņam ir 7, ka tomēr. Bet man būs 2 Ronaldo, 2 Messi, ja? Jā, ka Messi jau ir. Zaļās Jā. Okay, es pat nezinu, ko es varu uztaisīt. Ronaldo nevajag. Jā, ir. Kas te viņam šitāds? Vajag zilus vai ne? Uztaisīsim zilus. Jā, es uztaisīšu viņam zilus bikses izrādās. Es to nepamanīju. Jā, viņam rekus zilus, tad šitam arī uztaisīsim zilus. Kas? Tas ir Messi? Jā. Un Messijam nav zaļi mati. Otram ir. Jūs būs 2 Messi pret 2 Ronaldo. Viens ir oriģinālais, otrs ir klons. Viņam izskatās, ka viņam nav tā, ka tādi mati. Ronaldo ir vēl labāks nekā pa Messi. Stiprāks. Nesāksim atkal. Tā ēnu mēs nodzēsīsim uztīm. Uztaisīsim jaunu. Tūlīt uztaisīsim. Tā viņam ir tāda, ka taisni tāda maza mati. Jā, uztaisīsim matus. Par Ronaldo. Es arī plānu. Otrā vietā Messi. Jā. Trešā vietā. Kur mums ir? Viss tā Šeit. paši doma. Man šeit izstās līdzīgs, ne? Man bija šī Redz? tāds tā līdzīga. Ir ok. Man šeit izstās baigi līdzīgs. Man šeit kopija, klons, pilnīgi klons. Tik detalizēti, ziniet kā. Man ir jāuztaisa Messi, ne, bet Ronaldo klons. Gribi mutes, es uztaisīšu pēc tam, jā. Tūlītās es uztaisīšu. Viņi bez bumbām? Bumba būs. Bumba reka tur top, redzi? Tur spēlē top, jā. Tur spēle tur top, bet te top māksla. Te top īsta māksla. Aha. Zini kā ir? Jā, kurš gāja mākslas skolā? Nav vairāk? Es nezinu. Bet jā, tur viens bērns gāja mākslas skolā un teica, ka tas baigi labi zīmē. Nē, ir tīri forši, ir tīri forši. Kā? Tā, mēs tagad uztaisīsim kādā krāsā otram klonam mēs uztaisīsim. Zilus matus. Bet viņam ir kaut bār. Zelta? Tu zelta gribi. Tas tāpēc, ka viņam ir zelta statuja? Jā. Šitā ir zelta krāsa. Jā. Vēl aizmugarē arī vajag bišķi, Mēs labi šitam mēs uztaisīsim šādi. Okay? Šitam vairāk mati būs. Jā, tagad ir. Bet tu viņus tā kā jūs atšķirsiet, kurš ir kurš? Jā, es zinu. Jā, jau spēlējot, viņi ātri uztaisies. Varbūt uztaisīt mazliet savādāku krāsu. Apag, man jau ir 2 Messi gatavi. Messi gatavi, jā, Ronaldo tūlīt arī. Ok. Varbūt es viņam uztaisīšu, viņš būs no citas planētas. Es uztaisīšu viņu zaļā krāsā. Bija labi. Zombijs? Nē, jāstāj kā ir. Uztaisi viņa ķermeni. Kādā krāsā uztaisīsim? Tāda zila. Zilu? Viņš ir avatārs. Ideāli. Ok. Jā. Neko tur jau liekas spēlē iekšā. Es tagad ielikšu iekšā Messi. Tūlītās es tev eksportēšu, nelikšu iekšā.
Aha. Tā eksportēšana nav tik jautra kā zīmēšana. Ok, bet tu mums tagad ir... Baigi lielē. Ak, tu mūž, cik liela tā būs. Un uztaisīt mazāk. Viņi ritīgi vēl. Man tev uztaisīt mazāks. Nē, ir ok, es varu samazāt. Tāds nemainīgs izmērs. Es zinu, es tagad uzlikšu normāli. Kāds izstās? Tagad jau tīri labi. Visos būs ļoti Vēl mazāk? Tas veikala grafikā tā ir, es tos izmērs nepiefiksēju. Viņi ir 4K. Ok, mums ir mazāka bumba. Tā, šitas bija Ronaldo. Fušs viņu Messi, man liekas. Messi, es tev Ronaldo. Tas ir Messi. Šitais ir Messi. Jep, tie ir man 2 Messi. 2 ir Ronaldo. Super. Praktiski jau mēs varēsim notestēt. Jā. Es tev pateikšu, spēle būs gatava pēc apmēram 20 minūtes. Nē, nu te jau varēs testēt. Messi kaut kādi cipari nav vajadzīgi. Messi, man teica, ka Messi nevajag. Es tev varu pēc tam pastāstīt, ja tu tev vēl būsi. Nē, tas ir, pasaka, Google Drive. Jā. Mēs izmantojam Google Drives un mēs ieliekam mākonī. Tas ir kaut kāds dators, kas atklāja. Jā, un tad viņš no tā paša mākoņa ieliek savā datorā. Tikai mēs ieliekam tagad 3. datorā iekšā kaut kur, kas ir Un tu mums abiem ir pieeja tam datoram. Datoros var spēlēt spēles, Ja ir Kopumā, tīpa jā. spēle, jā, bet šīs spēles īsti, mēs nepaspēsim stundas laikā uztaisīt tādu. Tādām. Kā jūs domājat, apmēram cik parasti ilgi spēles tādas? Bet to īstenībā varēs spēlēt? Šo spēli varēs spēlēt, jā. Telefonu varēs? Telefonu nē. Šoreiz nē. Kur viņu varēs atrast? Mēs ieliksim mājaslapā un pēc tam mēs Facebook lapā, tur, kur ir Kājām gaisā festivāls. Mēs ieliksim adresīti, kur varēs tur datoru spēlēt. Jā, ja paprasīsim mammai vai tēti vai kam, lai paskatās. Mani pašam savs telefons un Facebooks. Jā, mēs arī ieliksim, mums ir Discords, izmantojat Discord? Jā, un tad mēs ieliksim, mums ir, es tev parādīšu. Reku, mums ir gamedev.lv tāda mājaslapa. Jā, gamedev.lv. Gamedev.lv. Jā, gamedev.lv. Un pašā apakšā. Te ir maziņš Discord čats. Tu vari pienākt tuvāk paskatīties, ja tev interesē. Redzēji? Jā, varu beigt. Te apakšā ir gamedev.lv un Discord. Nevarēs to nokopēt un ielikt Discordā. Un tad mēs ieliksim Discordā to spēli. Bet te uz vietas mēs tūlīt pabeigsim, pēc minūtēm. Jā, redzēt, jūs varēsiet pamēģināt paspēlēt. Ok, Jāni, pamēģinam. Varbūt, kurš gribēja? Tu gribēji uzspēlēt? Aiziet. Jā, jūs gribat pamēģināt? Jā, viens. Nē, man vajag 3 palīgus. Man vajag 3 palīgus. Ok, 3. Tā, skaties. Ok, jums katram, labi, viens atnāk šitajā pusē. Ok, tu. Jūs varat skaties. Skaties, es spēlēšu ar šitām bultiņām. Tā, mēģinām palaist. Ok, labi, tad tu spēlēsi ar bultiņām, ok? Tu ar bultiņām, tu kustini šito Ronaldo, labi? Jā. Tā, tev, rekur, ar šitiem te cipariņiem, redzi? Drīkstēs ar bultiņām. Katram ir savs spēlētājs, jūs abi spēlēsiet vienlaicīgi. Es māku tikai ar bultiņām. Tad tu spēlēsi ar, ok, tu spēlē ar bultiņām. Tu ņem ar bultiņām? Tā, tu tev, jānāk. rekur. Ar vazd? Tev baigi Kurš vēl daudz spēlē? Labi. Ok, tu būs vieta, rekur. Bērni, Ar TF? Paiet bišķiņ no monitora. TF, H. Es esmu Messi. Jā, jūs abi esat Messi, jūs abi esat Ronaldo. Būs labi. Jūs tiekat klāt? Viss būs labi. Interesē var atnākt paskatīties. Ok. Manos mātos nē. Jā, Ok, ir diezgan haotiski. jā, baigi haotiski paliek. Bet ir interesanti, ok. Jums sanāk, jums kaut kas kontrolēt. Mēģināšu. Ok, atkal ir līdz 3 vārtiem. Jā. Varbūt es iziešu ārā. Tas ir vairāk vietu. Mums 2 punkti. Ok, 2-2? Nē. Ronaldo vīn. Ok, labi. Ronaldo. Jūs gribat mēģināt vēlreiz? Jā. Ok, vēl vienreiz. Tu arī Tā, valsts pagad, jūs visi esat, tur, ok, tiekat klāt visi? Tātad, Jā. Ronaldo šitajā pusē. Tus vārds varbūt Tu būsi Messi. Kas? Tos pašu vārds. Es varu tos pašus numērus, lai jau sašķiet. Kurš tagad šeit Ko nu mani?
Kas tad? Kurš tagad šeit? Tūlīt. Man vajag šitā, te mēs vēl neesam uztaisījuši to startu. Bet, okei. Tātad, rekur ar vāzdu 1, ar šitiem 2, un te jūs ir tam Pagā, ar kuriem? Te, nē, ko es izdarīju? Tikai šitais? Pagā. Čau mētiņi. Ar kuriem? Ūdentiņi. Tā, tūlīt. Pagā. Izdarīsim Būs vilks. šito. Kuriem? Šitā, man liekas, tagad būs visam pilns ekrāns. Ar kuriem? Vēlns, kas tas bija? Ok, ir. Rafiņi ar kuriem? Tā. Jūs jau Pagā, kuriem? Ar vazdu un ar T, F un Lielāks blakus. viens tagad. Tā, skaties. Viens ir šeit ar vazdu. Rekur, redzi? Šitais. Un otrs ar šitajiem T. Ko tu? Šitiem 3? Šitiem T4. Kuriem? Šitiem? Es nesapratu. Ronaldo vinnēja. Tur ir pārāk daudz pogas. Ronaldo vinnēja. Pamēģināt nospiest R, vai viņš iesāk pa jaunu. Ja, viņš iesāk pa jaunu. Jā. Tā ir, ka 4 spēlētājs spēles. Ir diezgan haotiski, jā, viņiem visiem vajag vienu datoru saspiesties. Atceries bērnībā, mēs viņš tā spēlējām. Es nevaru. Kurš nevar? Kas nesanāk? Es nevaru. Es arī. Kurš tu mēģini? Šitos. Tev ir, jā, šiten. T, H, F un G. Es nevaru. Varbūt tur ir pa daudz pogas, es nezinu. Varbūt viņiem kaut kas nesanāk, ja ir daudz cilvēku vienlaicīgi. Es nevaru uz atpakaļu. Tu trupu krāsas un tur jau tā kā vajag nav sarkana? Baltu. Messi vinnēja. Melnu. Es. Urā. Ok, labi. Tā kā ir, ko mēs uzzinājām? Ir interesanti, ka ir 4 cilvēki, bet arī ir diezgan tā kā nērti, vai ne? Tā kā varbūt tur varētu izdomāt kaut kā labāk. Rafiņiem balonu spēlē. Tā. Pagaid. Kā es no šitā tikšu ārā? Nezinu. Jo es kaut kā aizdabūju to, ka viņš aizņem visu ekrānu. Labi, tā, mēs tad uztaisīsim vārtus. Mums labs ierakstīt. Jā, šis vismaz L. Man kaut kas reklāma kaut kā reizi. Tad 4 kā vārtus jāza. Labs uztaisīšu mazāk. 4 kā nevajag. Ok, man liekas, viņš šī taudzēs iegājis. Viss kārtībā. Nē, pasties tā kā man viņš ir... 2 gigā, what? Es viņu nevaru Nē, pasties, man viņš ir ekrānā, mums jāpājas. Redzi? Jā. Pagad, kurus pazud? Esmu šeit. Tas tu pārliku, jā. Tā. Tā. Tā mums vārds vajadzēs vai nevajadzēs beigās? Duplicate. Ok, nice. Labi, tu esi man. Tas vārdus arī ieliku. Tā, vai es taisu futbola laukumā apzīmējums, vai? Nu, tur uzlūk tas līnija. Es varbūt arī nevajag. Es domāju, nevajag. Es kaini gribētu vēl vārds arī paspēt. Ok. Es nevaru paspēt. Jūs spēlējat futbolu? Jā. Es gribēju, lai jūs kādu vārds arī nosaukt futbolu. Es nevienu nezinu. Uzstāst Oliver Kahn. Kā? Olivers Kahns, viņš bija pus latvietis. Viņa momma bija latvieta vai kas? Keina vai? Jā, šitais. Nē, iepriekš bija pareizi. Kahn vienkārši. Ok. Šitais čalīts. Hardcore čalīts. No? Opel. Martines? Martines, ok. Es sapratu, viņi izslēdz numpadu. Ok, bet šits strādā. Šitais ir tas Martines, vai? Es zinu, man liekas, jā. Labi. Viņš bija Argentīnas vārdsargs pasaules kausā. Kurš kurā komandā? Kurš būs Ronaldo komandā? Kurš būs? Šitas Martines ir ar Messi. Ar Messi? Jā. Labi. Jo viņi spēlē kopā. Labi, Ronaldo tad būs Olivers. Man vajag viņam opteļa zīme obligāti vajadzētu. Ko jūs labi darat, pastāstīt? Mēs taisam video spēli stundas laikā, mums vēl pusstundu palikusi. Jā? Mēs taisam bērni gribēja, lai mēs uztaisam futbolu. Jā. Viņi gribēja, lai ir Messi pret Ronaldo. Tagad, ir, tā ir 4 spēlētāju spēle. Viņi tagad uztaisīt līdzīgus, ja viņiem? Jā, mēs tagad taisam maksimāli līdzīgi.
Šis ir, es domāju, ļoti līdzīgs, tagad perfekti, ideāli. Šis ir, vienkārši kopija man šeit. Ok, es tagad mēģināšu uztaisīt tos vārdsargus. Līdzīgi pauze. Kādas programmas jūs izmantojat? Es zīmēšanai izmantoju Affinity Designer, bet, lai taisītu, var jebko, ir pa brīvu, ir Inkscapes, tas pats Gims, Photoshopā var. Galvenais ir, kad eksportē spēlē, ir, lai ir PNG files, lai ir backgrounds redzams. Tas ir 2D spēlē. Bet 3D mēs šodien stundas laikā nepaspējam. Man vienkārši Affinity Designers man patīk, tāpēc, ka nav katru mēnesi subscriptions jāmaksā. Tu vienkārši viņu vienreiz nopēc, tev ir. Un tā ir vektora grafika. Man vienkārši vektora grafikā es labāk māku nekā vienkārši zīmēt. Man patīk kā kubiņas un visi savienot. Tā kā vienkārši figūriņas kopā izkrāsot, teiksim. Jā. Tā arī ir reāli ar ātrāk, tu pusstundā var uztaisīt, tu zīmētu un neuztaisīt pusstundā. Man šķiet, ka iepriekš bija mākslinieks jau šo... Ja mākslinieks, tas ir vēl... Jā, es neesmu, es esmu programmētājs. Tā kā vārdsargam mēs... Gribēju vienu dienu laikā iemācīties Procreate. Jā, es gribēju Procreate iemācīties. Jā, uz planšetēm, ja ir iPads, ir tāda programma Procreate. Jā, baigi labā ir. Nesim no tejiem, no zemās. Tas ir C#. Es šobrīd Unity'ā strādāju, tas, ko es gribu, mēs tagad taisam vārdsargus. Un es gribu uzskatīt tagad viņam to kustēšanos, lai viņš pārvietojas no viena vārta puses uz otru. Viņš šitā visu laiku darīs, jā, un tikmēr spēlētāji kontrolēs, laukuma spēlētājus. Tā ir tā ideja. Tā, tad šeit... Tas ļoti realistiski, kas ņem īsto matu krāsu. Jā, viņš tieši tā izskatās. Tieši tā viņš izskatās, jā. Nekā savādāk. Tad matu krāsa un tad muti vajag atvērt. Labi. Tādas spēles daudz esat taisījuši? Jā, šo to tā kā, tas ir, man tas ir tā kā darbs un Jāni tev ir vairāk hobijs. Jā, vairāk. Jā, es strādāju par web izstrādātāju, par web programmētāju, un darbs ir. Tā kā mācījies, jā? Jā, es Latvijas Lauksaimniecības universitātē datorvadību, datorzinātni pabeidzu IT fakultātē. Jā, tu 4 gadi jāmācās, jā? Jā, man bija 4 gadi. Jā. Īsumā man bija 5, bet tas ir tāpēc, ka manu vajag. Akadēmiskais? Jā. Es vienkārši arī sāku strādāt pirmajā kursā, un es vienkārši darbu nevarēju savienot. Bet tev jāpat, ja tā padomā, tu ieeji tajā tirgu un tu attīsties, tev pat nepabeidz to skolu un to vietu, ne? Jā, bet ir vietas kompānijas, kas tev prasa diplomu. Jā. Man ir vienreiz, vismaz labi, man tieši vienreiz tā ir bijis. Bet, jā, atkarībā, kur tu strādā. Kompānija ir ļoti daudz. Tā nozare kaldu nav. Jā. Es tieši vienkārši domāju, nākuši, kad iet studēt, un tāds variants ir tieši Zela. Jā, tur ir, es nezinu, kas par pasniedzējiem, es diezgan sen studēju tur. Jā, es nezinu, vai mainījušies pasniedzēji tur ir vai nē. Tā kā, bet man es vēl īsti nezinu, ko es gribu. Man datorzinātni patika, bet... Tur nebija matemātika un fizika, vai ne? Bija matemātika daudz, fizika ir obligāti. Mums arī pat ķīmija bija obligāti, ko es nesapratu. Bet tas, es saku, es gāju, sanāk, no 10. līdz 15. gadam. Tas ir 7 gadu, 8 gadu atpakaļ. Tā kā... Cegiem? Jā. Mums vajag opēt. Mēs taisam datorspēles stundas laikā. Mēs pēc 20 minūtēm pabeigsim. Tad varēs uzspēlēt. Angļu valodā? Yeah, so we are creating a game in 1 hour. In Unity, I'm drawing football players, soccer players, and he's programming. My name is Jānis, his name is Jāzeps. Nice to meet you. Yeah, so we have like 20 minutes left, and in 20 minutes you can come to Jāzeps' PC and play the game. It's 4-player game. All 4 players have to grab his keyboard at the same time and play. And kids wanted, because we take suggestions, and some kids wanted to play as Ronaldo, some kids wanted to play as Messi,
So this game gonna be like a football game, Ronaldo versus Messi. And now I'm drawing some goalkeepers as well. Sorry, what? Uldīt? Kas ir Uldīts? Kāds viņam vārds uzvārds? What's the name, surname? Udriķis. Ok, Udriķis tad spēlēs otrā komandā. Kopā ar Messi? Yeah, Udriķis will be with Messi. Yes, in 20 minutes the game will be ready. But the thing is, we are showing the game creation process. Like if you want to learn. Jūs varēsiet beigās spēlēt? Arī varēsiet pēc 20 minūtēm, jā. Bet tagad jūs varētu paskatīties, kā tie top spēle. Nē, tieši tāpēc mēs rādam. Jā. Tā. Es domāju, man Opel zīme vajag. I need Opel sign. Nu, man vajag Opel zīme. Harry Potter, ne? Jā. Kad man bija Opels, es tā arī tā teicu. Tā, mums būs Udriķis pie Messi. Un abi divi īstumā latvieši. Sanāk. Jā? Tā būs Latvijas komanda patiesībā. Ja Latvija dabūtu Ronaldo, jā? Jā. Vajag Opel. Jā. Starp citu, jā, mums ir meetupi katru otro trešdienu. Mums arī YouTube kanāls GameDev.lv. Viss tas ir pa brīvu. Katru otro trešdienu Rīgā, Unicorn kafejnīcā, uz vietas, ja gribās atnākt. Bet tā ir, šeit ir. Mēs esam Latvijas spēju izstrādāju asociāciju, mums pa lielām ir tūlītās parādīšu. Ir mērķi veicināt Latvijas spēju izstrādāt attīstību, veicināt savstarpēju sadarbību starp spēju izstrādātājiem, izglītot spēju izstrādātājus Latvijā. Mēs tad pildam, to trešo mērķi. Jūs tā kā mentori, tā gan arī izvēlēt? Nu, mēs esam spēju izstrādātāji, kas ir savākušies biedrībā kopā. Un mēs tā kā rīkojam konferences, pasākumus, workshopus, viss brīvprātīgi sabiedriskā labuma organizācijā esam. Spēju džēmas taisam. Jā, noteikti. Jā, ir arī, teiksim, tev tu uztaisi spēli, tu var atnākt meetup parādīt citiem spēju izstrādātājiem. Dabūt feedback, paprasīt, kā ko labāk uztaisīt. Man ideja ir, bet, teiksim, man trūks, zināšanas, lai realizētu. Es mēģinu izmantot ChatGPT, tur kaut ko... Tas ir labs veids, kā mācīties. Jā, Rekun sieva arī mācās ChatGPT izmantojot. Viņa Pythonu vienu brīdi Pythonu mācījās. Pythons arī vienu brīdi mācījos, tad tā kā pišķi atmetos. Pythons, starp citu, es iesaku tagad darba tirgu arī pieprasīt. Pythons JavaScript. Vēl trūkst arī viņiem tas 21. gads arī, ka viņiem informācija. Bet viņiem ir kaut kādi plugini, kas nāk jaunajām versijām. Man vajag Opel zīmi. Jaunas versijas, jauna informācija iegūt kaut kādu. Vai man es pats uzzīmēšu. Es paspēju? Ja, ko zīmēs? Pythons un ChatGPT bija interesanti ar to, ka viņam vienkārši vajag apšķīt, lai viņš man uzstājas uzdevumus, kurus man bija jārisina, un kurš tā kā palīdzēja iet cauri tiem uzdevumiem, mazliet vairāk tā kā saprast viņus un paskaidrot, un tas bija forši. Tā ir vienīgi labākais veids, kā mācīties, jo, tās komandas, tas viss, tas tu aizmirst ļoti ātri. Ja tu pielieto, tad tu arī principā viņas, Tētis, es taisu kačau zīmi, Nora. Jā, kačau zīmi būs. Viņam tur ir Opel sponsori. Vajag. Vēl zēs invalds vēl ne? Labi, ka nav, jā. Uzmanīgi. Jā, kāds pārpratīs vēl. Vai ne? Tas ir Opels. Tas ir, žopels. Varbūt tur, I guess ir okay. Mazliet. Ok, viņš man tas ir. Tā izskatās Opel zīme. Good enough. Ok, mums ir ļoti haotisks vārdsargs šobrīd. Jā. Tā. Tā parāda. Jo? Tūlīt. Neko nezinu. Nav tāda zīme. Nē, tu vari ieķiksēt scale object, tad viņš tev samazinās ar pareizo vietu. Kur tev tāda ir? Blakus tur, kur ir... Jā. Super. Var redzēt, kas nes. Labi, es nepārzinu. Ideāli. Šeit copy paste. Nu, ir. Jā.
Ok, super, tad mums ir vārdsargs. Tūlīt būs viens vārdsargs, tūlīt tas arī Ulriķi, kā viņam bija. Tas nesakoja līdzi. Kā jūs tas failus? Jā, faili ir PNG. Bet teiksim, no viena uz otru. Google Drive nošērojām linku. Jā. Var arī, jā, es uztaisīju vienkārši linku Google Drive, nošēroju un viss. Vajag iekšā un jā. Bet ko tā, bet biežot izmanto Google Drive? Mēdz. Kādiem asetiem atkarībā? Teiksim, attēliem, skaņām un šeit mēdz, ja ne Google Drive, tas ir kaut kāds cits līdzīgs risinājums. Kodam ir GitHubs. Tekstiem, teksta resursiem GitHubs parasti ir. Ja kādiem bināriem resursiem atkal cenšas izmantot, kaut ko citu. Atmiņas tā kā pieejas vai kas tā? Nē, vienkārši GitHubs ir, Gits kā tā ir versionēšanas sistēma. Un tur tā doma ir, kad, piemēram, 3 programmētāji strādā pie projekta, ja abi 2 strādā pie viena faila, lai var, piemēram, atrisināt un salikt to failu vienu kopā. Un tas ir vieglāk izdarāms, ja ir teksts, piemēram, tu redzi, kura rindiņa ir nodzēsta, kura ir tikai pielikta klātīm un tā, un tad tu vari... Reizē, principā, strādāt uz vienu failu? Jā, var, bet nav ieteicams, protams. Nav ieteicams, jā. Bet arī, ne tikai tas, tu arī vari aiziet, teiksim, uz iepriekšējām versijām atpakaļ. Tu vari kontrolēt... Kad teiksim strādā reāli uz kaut kādu lietu, tad strādā ar GitHub, jā, un tā. Jā. GitHubs parasti programmētāji tieši strādā. Arī, īstenībā arī dokumentācija GitHubā arī bieži. Tu arī visu tā kā māca un mācās caur? Universitātē man GitHubu neiemācīja, nē. To es iemācījos darbā. Jā, versija kontrola ļoti būtiska lieta. Ir daudz dažāds. Ir Unityjam, starp citu, šeit ir Unity Teams kaut kāda versija kontrola. Viņi, man liekas, beidz to. Beidza. Agrāk bija, bet viņš laikam nebija pārāk populārs un lielākā daļa cilvēku strādā ar Gitu. Jā, Gits ir pats populārākais. Tas, teiksim, ja tu gribi pa programmētāju iet, vai vispār, jā, un Gitam ir visi mācību resursi par brīvu pieejami. Ir tāda lieta kā Gitbook, un šeit ir viss par brīvu pieejams, viss kā izmantot, kas tas ir. Viņiem, es dzirdēju, kaut kur ir asistenti šeit kodā, kas ir... Copilots, ja? Jā, Copilots. Jā, tas ir AI rīks, kas dod ieteikums, teiksim, kā kodēt un šādi Gitbook atstāt. Palīdz izvērtēt. Jā, šeit ir pa brīvu viss pieejams. Git SCM.com un pilnīgi vispār. Es tagad V3 skolas mācījos. Arī, jā, web izstrādi mācās. Ko es gan, tev nav pilnīgi viss jāzina, kas te ir rakstīts, bet, teiksim, kaut kādā YouTube video, kādai pastīties to pašu Git pull, Git push, Git branch, kaut kāds tāds tās komandas, kas biežāk izmantot, jā. Teiksim, ja tu zini Gitu kā profesionāls, tu vari strādāt cilvēku, kas māca citiem izstrādāt pareizi Gitu izmantot un pieskat to, lai viņi izmanto pareizi. Jo bija viena izmanto pareizi. Tu vārds jau ieliku, ne? Jā, vārds es jau ieliku. Es Oliver arī tūlīt ielikšu. Kas ir tas zilais? Tas ir Rinaldo klons. Bērni prasīja zilā krāsā. Es tā arī izprasīju. Neklausīsim vai kā? Jā. Tā arī, ko Oliver es ieliku. Tā, un tad mēs uztaisīsim... Es tagad tūlīt ielikšu vārdus. Viņa... Ideāli. Viņa izskatās. Tā, vienīgi šitos apakšā. Tas vienkāršās tās 2D spēles vispār veidot ir C# tieši vieglāk, ja? Kā? Vienkārši tā, kurā tu jūties sērtāk to darīt. Jā, esmu pamatā pieredzis, ar C# strādāt. Tas otrs ir, tā ir tā Unity skriptēšanas valoda, līdz ar to tur nav baigi daudz citu alternatīvu. Teorētiski ir kaut kādi vizuālās kodēšanas rīki, bet tos ir jāliek, tā kā pa virsu attiecīgi Unityjam. Latviešu baltais cilvēks. Jā, tas padara to mazliet sarežģītāk, un arī mēs šeit gribam parādīt, tā kā to standarta variantu, tā teikt. Kā visbiežāk tas tiktu darīts? Man vajag tagad vārdsargs. Viņš nav vārdsargs vispār. Kas tad? Kāpēc viņš nav vārdsargs taču? Es nezinu. Viņam nav cimbrā. Jā, viņam cimbrā. Ko tas Android aplikācijas ar šo var taisīt? Jā, tas ir viens no labumiem Unityjam, ka viņš attiecīgi ļauj uz dažādām platformām. Gan uz datoru, protams, gan uz mobilā, gan priekš weba, gan arī konsolēm.
Jā, tas ir Unity pats, ja tu spēles taisi, tas ir pats populārākais dzins. Unity ir bonus tāds, ka tu, teiksim, gribi mācīties. Priekš Unity resursus tu atradīs. Viņiem pat oficiāli mājaslapā ir kursi, kurus tu var iziet. Unreal Engine'am arī ir kursi, var iziet mierīgi visam cauri. Tad, teiksim, ja tev interesē Godot kaut kāds dzins, tas ir open source dzins. Tur būs atkal pati komūna ir sataisījusi ļoti daudz video un pašu kursus, bet tā kā oficiāli īsti tikai dokumentācija. Jā, tā kā, ja tev interesē, teiksim, darba tirgu, ja es ietu kā spēļu strādājs, visticamāk Unity mācītos. Jo, man šķiet, viņš nekur nepazudīs. Viņš tā arī visi izmanto. Vai arī Unreal Engine. Unreal Engine arī filmām izmanto. Priekš filmām taisa, viņiem ir metahuman tāda lieta. Un tad kā ļoti realistisks cilvēks var uztaisīt 3D. Kā viņi to tavu, visas tavas kustības, var... Jā, arī kustības, ādu, visu, ļoti realistisku Unreal Engine. Jā, tas ir atsevišķi. Motion trackings man šķiet, tu vari, man šķiet, kā viņš, es neesmu strādājis ar to, bet cik es zinu, ir tu ieraksti savu skeletu, un tad to savu ierakstīto skeletu pieliec klātiem kaut kādam 3D modelim. Un tas ir neatkarīgi no spēļu dziņu, jo vairāk ko tu izmanto. Tas ir Blenders vai Maya vai kaut kā 3D programma. Un tad animācijas tad eksportē no tās 3D programmas, un tad, teiksim, Unityjā var ar viņām tur manipulēt nedaudz. Tā man vajag 20 uzrakstīt. Bet, ja mums maz laika, man vajag vārds ar. Mums nav laika, tās tūlītās pagaida. Tā. Es esmu vienā no plētīm. Tā, tūlītās priekšā. Mums nav laika. Labi, nebūs viņam 20. Tas mēs visi zinām. Viņš ir tik slavens, kā viņš ir ļoti slavens. Exactly. Jā, tas ļoti svarīgi. Ok. Jā, viņam bija vārds. Viņam bija... Viņi pat uz priekšu iet, vai doma tikai uz augšu leju? Priekšu, uz augšu leju. Paši spēlētāji var kustēties, kā gribas tagad uztaisīt. Es neatceros viņam vārdu. Lai svartsargs pārvietojās starp 3 punktiem. Jā. Viņš ir vārds. Tā. Jo vārdu. Un visticamāk laukums ir zēšana? Tā, es tevi pārsteigšos uz tevi. Tā, mums tā ieliekšu iekšā. Sūta pārāģis. Jā, tu arī esi no autas, vai kā? Jā. Es arī tu dzīvoju, tā kā varam saskrieties, parunāties, programmēšies. Es nezinu no vītiņiem, bet jā, tu vajag vietēji. Droši interesē, man ir e-pasts jānis.skuja@gamedev.lv un tad var uzrakstīt. Ja es mierīgi pastāstīšu visu. Aucē mācies? Nē, es mācījos Lauksaimniecības universitātē, bet vidusskolā es vispār Valmierā gāju. Tā kā, jā. Mēs te kādu gadu jau. Jā, pareizi, te jau ir braukā kaut ko dara arī pareizi. Jā, es ieliku vārdsargus. Ok. Olivers un Latvijas. Jā, Olivers jau ieliks. Viss rajons jau pazīstam. Mēs esam diezgan svaigi šeit. Tā. Mums arī darbs no mājām līdz ar to. Jūs tagad dzīvojat Aucē? Jā. Man šķiet visi aseti gatavi. Man liekas, ka jā, šoreiz mums nebūs laukums, jā? Man ēna nav. Latvietim tūlītās iztaisīt. Nē, kas? Latviešiem nav ēnas. Latviešiem nav ēnas. Latviešiem nav ēnas. Kā es to daru, es to varu parādīt. Es tā kā vienkārši viņu nokapēju, tā kā vēl vienu uztaisu. Tad es viņu tā kā bišķiņu pabīdu. Tas ir tā kā ātrais čīpveids. Es viņu uztaisu melnu. Man viņš, teiksim, neiekrāso visu, tad varu uztaisīt. Es nezinu, bet tas parasti vienkārši, ko viņš neiekrāso, es nodzēšu nostīm, un tur nav svarīgi. Un tad šito aizmetu uz aizmuguri pašu. Un jā, ēna gatava. Jā, Photoshopā tas būtu slānis. Te es nezinu, kā viņas arī jāslāni. Jā, teiksim, pasiti, jā, rekurīnamies. Es te pareizi neesmu vektoru grafikā uztaisīt. Var, bet es godīgi nemāku. Nē, es neesmu to darījis šajā programmā vienkārši. Tā gan jau tas ir viena poga noteikti. Īsā laikā arī ļoti jāizvērtās. Prioritātes, ko vajag. Forši vispār. Tā, es vēlreiz eksportēšu Latviju. Viņai pārāk vēl pērst.
Jūs prasīt to spēli, un pašas vietas var ir? Nu, pazuda viss sīki. Pazuda, Ja es jā. gribu ar baloniem spēlēties. Jā, vai nu ar baloniem, vai nu mājās pasaules. Man te ir ieraksts, kā visi 4 spēlē. Nogoģu, Sastās, ne? vairāk viņš šeit nokrīt piekas. Jā, es domāju, mums ir visi gatavs. Ok. Pagad, ir roka vai asatēni vai Es visā? ieliku, jā, Latviju, es tev latvieti apgribu. Re, kur ir Latvijas? Es tiem ēnu pie. Nu labi, es varu paņemt jaunu Latviju. Paņem jaunu Latviju. Jaunu Latviju. Jā, es domāju, spēle gatava, varat nākt uzspēlēt pēc brīža, ne? Ok, es domāju, ka jā. Es ielikšu to Latviju. Ielikšu Latviju un dan. Jā, mums 4 cilvēki te arī savācās kaut kā jāzara. Jūs bērni gribēsiet uzspēlēt? Gribēs uzspēlēt? Jo Ronaldo gribēja, ne? Jā, un tu arī gribēs uzspēlēt, ja? Tad, droši vien tev jānāk arī būs. Tad visiem 4 vajadzēs draudzīgi nākt šeit. Jo tur ir ļoti jāsaspiežās, lai viss Jā, tiks. visi 4 draudzīgi atnāk. Es biju domājis, ka ir viens variants, ka mēs varētu arī izslēgt tos, izslēgt, lai ir 2. Bet, pamēģināsim ar 4. Viņi vienkārši var stāvēt un Labi, kaut kas nevajag ēnu Latviju. Es ieliku. Jā, tu ieliki, bet laikam man nesaglabājās viņu. Vien tad nav. Nebūs. Ok, labi, Latvijā bet ēnu. kopumā strādā. Jā, viss. Labi, ok, tu mēģinām? Jā, bet nākat spēlēt. Jā, mums vajag, jā, tu arī Ronaldo. Nākat spēlēt. Viņš vajag, ka tieši Ronaldo gribēja. Nāc spēlēt. Ok, tā es uzlikšu. vai jums ir saslēgta kopā. Jā, es tev varu pastāstīt, es tur saslēju. Vispār es tev Ok, labi, tad... Kāds var izdarīt vienam monitoram? Ok, labi. 2 avoti, tā kā jā? Tā. Tikai no otrā. Rekomēju tas jau gatavo maziņš pa vidu. Kas tad ir kā kaut kāds, kas tas skaitās, kaut dalītājs, ne? Viņi tas ir streameri izmanto, lai rekordotu konsoļu spēles, piemēram. Ok. Jā. Tev ir WASD un tu kontrolē Messi klonu. Labi, es to pēc tam Es būšu parastais Messi, tad diezgan šauri, es zinu. Mums portatīvā jau perfekti jau. Ok, Ir tā, tad ideja. tev ir ar bultiņām? Jā. Ne, labi, tu varbūt ar šitām pogām. Mēs varam Ar raukšējām. cipariem. Jā, ar augšējām, un tad tev ir bultiņas. Viņam bultiņas, jā. Mēs ziet. Ok, un mēģinām. Šito, nu. Jo ir... Ko labi atstās? Jā, es attaisu labāk atstēju šitajā raundā. Jā. Davai vārdsargs. Blin, neizstīvi. Tie vārdsargi pat ir tīri labi. Viņi trauc, viņas var pastam malā. Viņus var, tā kā, jo viņi ir arī fizikas objekti. Šogad Y8 reāli varēja ielikt iekšā. Kādreiz bija tāds labs. Ak, nē, es iegāju vārtos. Jā, ir mazliet haotiski, jo nu mēs esam vajag daudz cilvēku. Jā, var bloķēt var. Jā, viņus var bloķēt, var aizstumt tos pretiniekus. O, mēs iestām. Es Vēlreiz. Es nepareizi atceros. O! Es? Ronaldo viens. Ok. Mums vajag otrādāk stāvokļi, mēs esam Messi komanda. Vairāk stāvs mums reizes vaļā. Tā? Cauri izgāju. Ok, tur man vajadzēs cietākas sienas ielikt. Tā, pagaid viens no mums spiež kaut kur ne tur. Tā. Man laikam vajadzēs pabīdīt arī, lai mūsu rokas ir tālāk. Es nevaru kustēties. Pagaid, es gribu pienākt saspēlēties savu vārdsargu. Es sajaucu, kurš es esmu vispār. Nezinu. Es zinu, ka esmu parastais Messi. Es nevaru. Es vienā brīdī pazaudējos. Viņš tikā, Jā, mēs laik iestam caur to sānu. Kur īsti nevajadzētu. To es varētu arī pielabot bišķīt. Nu! Nu! Nē. Ir beidzot, mums arī kāds gols ir. Aizsardzība! Nu, Ure, nāc kaut. Pazūtis tauštiņš. Nāc. Es uzzīmēju. Kā tie vārdsargi strādā? Greko impossible ieiet iekšā. Divas. Man ir opcija, mani neutralizē. Tu nevarēsi ieiet iekšā, nevarēsi ieiet iekšā. Nevar ieiet iekšā, mēs esam 2 vārdsargi. Jūs tā sargāsiet vārds, ja? Jā, kāds? Labi, ok, tu spēlē aizsardzības tieši uzbrukumā. Nē! Sit prom! Liekas, mums ir uzbrukums kaut kāds. Pagaid? Ko es tev varētu izdomāt? Nu, es cerēju, ka mums vārdsargs tik palīdzēs. Paskars ir neko, tik... Kā
Nāc, man vienkārši grūži. Mēs varbūt uz tāls vajag mazliet mazāks, lai vieglāk. Oh, shit. Ronaldo Mēs esam jūsu vārdsargiem. Man ir otrādāk jāsliek tie teksti. Ok, es varu arī pamēģināt variantu, kad ir 2 tikai. Man viegli nav lāk izslēgt ārā, es jau izslēdzu. Es zinu, jā, tas ir diezgan nērts tādā ziņā. Cik jūs nedaudz būsiet spēki? Vēl pišķīt, es nezinu. Pišķiņ, jā. Mēs varbūt parādīt kontaktu informāciju. Es esmu laiku gaidu. Kurā galā jūs dzīvojat? Es dzīvoju pat uz Raļģēlas. No, es Rīgā. Gaidu, kamēr būs tas lielāks. Tā, un šitam man liek nomainīt.